Vēl pirms 10–15 gadiem bija grūti iedomāties, ka sabiedriskais transports kļūs tik ērts un pieejams visām pasažieru grupām. Kādreiz autobusu salonos bija stāvi un šauri pakāpieni, pa tiem bija grūti uzkāpt pat jauniem cilvēkiem, nemaz nerunājot par senioriem vai cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Bet šodien situācija ir pavisam cita. Pēc daļējas tramvaja parka un autobusu parka atjaunošanas jaunais transports ir kļuvis ievērojami ērtāks un pieejamāks visiem pasažieriem. Tagad ir pietiekami vien izmantot paredzētos mehānismus, lai brauciens būtu vēl ērtāks un komfortablāks. Bet kas ir jāizdara, lai tramvajā vai autobusā tiktu cilvēks invalīdu krēslā? Viss ir vienkārši. Jāuzspiež speciāla spiedpoga zaļā krāsā, kas ir atrodama pie ieejas durvīm sabiedriskajā transportā. Kad tā tiek nospiesta, autovadītājs saņem signālu un iziet ārā, lai nolaistu pandusu, pa kuru pasažieris var iekļūt sabiedriskajā transportā. Blakus atrodas arī poga sarkanā krāsā. To spiest ir kategoriski aizliegts. Pretējā gadījumā jūs nobloķēsiet durvis. Gan autobusos, gan tramvajos ir arī speciālas vietas, kas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti. Izbraukt no sabiedriskā transporta ar ratiņkrēslu ir tikpat vienkārši, kā arī iebraukt. Transporta salonā ir vēl viena spiedpoga, kura jums ir vienkārši saulēcīgi jānospiež. Ir svarīgi atcerēties, atrodoties pieturā vajag atrasties transporta vadītāja redzes lokā, jo stāvot aiz pieturas vai tālu no tās, pastāv iespēja, ka jūs netiksiet pamanīti un transports brauks tālāk pa ieplānoto maršrutu.